Нифига. Tas nav nekāds avangards. Būtībā ļoti līdzīgi tulkojumā būtu tas pats, kas tusovka. Bet tā ir tā lielā tusovka. Tas ir, pieņemsim, klubs, kurā tu savāc uz to noteikto, tas tāpat nav klubs, ja, bet uz to noteikto pārtiju, uz to noteikto nakti, tu savāc citkārt it kā necerētu daudzumu cilvēku, kuri saliedējas tajā noteiktajā ritmā un pavada to laiku kopā, un pēc tam tas atkal izzūd. Jūtos šitādi nepilnīgi, man it kā brīdim iet uz augstu, bet tomēr tās visas pienākuma līmenis traucīgi kausē. Летом 1878 года наш отец Илья Николаевич Ульянов, бывший тогда всемирский директором народных училищ, купил этот дом на Московской улице. Māja ir lieliski, viņi ir gadsimts, es nezinu, kurš gadsimts, tas ir tur augšā rakstīts, 17. gadsimta māja. Nē, viņi ir lieliski, viņai ir sijas pietiekami stiprs un ja tur ir bijuši augšā mājas un noliktavas, ja. Наша семья прожила 9 лет. Сколько воспоминаний пробуждает в моей душе каждый его уголок. Годы счастливой, дружной жизни и годы потрясений. Tā ideja ir būvēt augšā mākslas izstāde, kura pierāda sevi kā pietiekami temperamentīgu un vitālu, lai atbilst kaut kādām pārējām laika, modes, mūzikas tendencēm, un tad arī tiek uzvilkts tās spriedzes tieši ar mūzikas palīdzību, lai pierādītu, ka jā, tas, kas šobrīd ir viena no tām būtiskākajām izklaides parametriem, ir arī tieši tikpat atbilstoši arī mākslā jūtams. Mēs nevēlamies būvēt augšā klubu, mēs nevēlamies būvēt augšā galeriju, mēs vēlamies tieši koncentrēt visus kaut kādus spēkus, līdzekļus, entuziasmu uz noteiktiem projektiem, kas ilgs nedēļu, 2 vai 3, pēc tam tas tinkšs, tā lokācijas vieta tiek mainīta, un viņš iet kaut kur atkal tālāk. Странное дело. Сегодня работала уже 3 дня работает совершенно просто по собственному энтузиазму огромное количество так называемой Generation X, то есть тусовочной молодежи. Absolūti brīvprātīgi. Es nezinu, man liekas, ka tāds entuziasms vairs neiet. Man liekas,
tāds entuziasms vairs nav. Man drausmīgs pārsteigums, ka viņš eksistē. Ja? Es tam nesticu vienkārši. Cilvēks, kuri pieaicināti darboties un pieaicināti līdzdarboties, viņi nāk, un tas viņiem pilnīgi pašsaprotam, tas, kas šeit notiek, tā ir daļa no viņa dzīves, no viņa ikdienas, no tā, kā viņi domā, jūt, izklaidējas un strādā un dzīvo. Un tiem, kam tas varbūt ir svešs, viņi vienalga nāk, interesi cīt un to, ko viņi redz šeit, to, ko viņi redzēja šeit, es ticu, ceru, un man gribētos, ka viņiem tas arī ir piedzīvojums, ja? Tusiņš, tas ir tusiņš, vienkārši tusiņš. Tas var gadīties jebkurā vietā, jebkuros laika apstākļos. Un pat var gadīties, ka iet uz tusiņu un tusiņu nav. Tusovka ir vide. Vide, kurā pulcējās cilvēki, kur viens otru saprot. Kaut kāda saiešanās, tusēšanās. Tur visi kopā, tur dzerstās, tur, kaut ko tādu foršu dara. Tusovka man nozīmē? Man liekas, es dzirdēju, ka tusavaķi nozīmē jaukt kārtis, un laikam no turienes arī ir cēlies tas tusovka. No tusovka varbūt, man liekas arī, ka 3 cilvēki sanāk kopā, galvenais ir